Es jūs aicināšu šajā meditācijā elpot caur degunu un tikai caur degunu. Sajūtiet, kā tas ir, kad vēsa ielpa ienāk caur degunu un silta nāk ārā arī caur degunu. Vienādā garumā, piemēram, skaitot līdz 3, 1, 2, 3 un izelpa 1, 2, 3. Šādā veidā elpojot, mēs panākam, ka aktivizējas mūsu pieres daļa, mūsu pakausis, enerģija plūst caur sejas priekšējo daļu, caur aizmuguri, caur aizmugurējiem čakru atvērumiem un atgriežas jau caur muladhāru pa priekšu, bet šobrīd turpinām elpot ar degunu, fokusējoties uz to, lai ielpa un izelpa būtu vienādā garumā. Lēnā garā elpojiet un vērojiet savu seju, vai tā šobrīd ir silta vai vēsa. Varbūt skaņas, kas ir apkārt, paliek mazliet mierīgāks, klusāks, tā it kā jūs nonākat noscītā vakumā. Ļaujiet sev visas domas padzīt projām, tā it kā jūs šobrīd atrastos kaut kādā neitrālā pasaulē, kur domām nav vietas, un domas var iztēloties kā mākonīši, kurus jūs viegli pagrūžat ar roku, un mākonīši aizslīd projām. Ļoti lēnā garā es aicinu jūs nonākt līdz vietai starp uzacīm ar savu iekšējo skatu, un varbūt vēl augstāk pa vidu pierei, mazliet virs uzacīm. Un mēģiniet šobrīd šajā vietā saskatīt vai nu punktiņu tādus kā indiešu sievietēm, vai nu lodziņu, vai nu durtiņas. Tad, kad būsiet to sajutuši vai ieraudzījuši, es ļoti lēnām aicinu jūs šo te lodziņu vai durtiņas raisīt vaļā. Jūs ļoti lēnītēm cenšaties to attaisīt maigi, bez agresijas un speciālas piepūles. Un tad, kad attaisās, kaut mazākā šķirbiņa no turienes sāk plūst, tāda patīkama zila, indigo, marokāņu zilā krāsa, un šis te lodziņš vai šīs durtiņas paliek arvien plašāks, plašāks un plašāks, un jūs jau redzat pavisam skaidru gaismas kūli nākam no pieres vidus. Tagad turpiniet elpot caur šo punktu, it kā deguns atrodas tur. Elpojiet caur savu trešo aci. Elpojiet, elpojiet un lēnā garā dodieties uz galvas centru. Mēģiniet iztēloties, ka ir kaut kāds punkts, kur jūs grasāties aizsniegt, un tas atrodas zem smadzenēs tieši pretī trešajai acī, bet iekšā galvā. Tagad es jūs aicināšu šo zilo skaisto gaismu virzīt uz galvas iekšpusi. Jūs it kā izveidojat tādu skaistu zvaigžņotu celiņu vai tādu Ziemassvētku virteni, kas ir spoži mirdzoši zila, un tā stiepjās no atvēruma jūsu pierē līdz pat punktam, kas atrodas zem smadzenēm galvas viducī, kas ir mūsu čiekruveida dziedzeris. Šis čiekruveida dziedzeris ir vieta, kas saņem informāciju, kas ļauj mums saņemt zināšanas, dažādas mācības, dažādas iespējas, kas ļauj mums pieslēgties lielajam visuma energo informatīvajam laukam. Un tagad es jūs aicināšu šo zilo virteni, abus šos punktus savienot, šo atvērto lodziņu un punktu, kas atrodas smadzenēs.
Un tajā brīdī, kad abi šie punkti ir savienoti, iztēlojieties, ka jūs it kā ieslēdzat on pogu. Jūs it kā ieslēdzat kaut ko ļoti svarīgu savā galvā, kas turpmāk tiks iedarbināts pēc jūsu vajadzības. Jūs ieslēdzat un jūs jūtat, ka šī mirdzošā zilā gaisma sāk izgaismot visas smadzenes un smadziņu garozu. Ieraugiet, ka visa smadziņu garoza pēkšņi sāk mirdzēt, laistīties, un tajā parādās tūkstošiem mirdzošu lampiņu, gluži kā zvaigznīšu. Un tagad sajūtiet, ka no šīta punkta, kas ir smadziņu apakšā, uz visām pusēm sāk izlādēties tūkstošiem un varbūt pat miljoniem zibeņu. Un šie zibeņi ir spoži, pārliecinoši. Tie ir ļoti skaisti, zili un pārliecinoši, un tie noklāja visu smadziņu garozu ar spilgtiem, pārliecinošiem zibšņiem, ļaujot jūsu smadziņu garozā veidoties jauniem neironu savienojumiem, kas turpmāk dzīvē jums ļaus justies daudz pārliecinošāk. Tie ir jauni neironu savienojumi, kas ļaus domāt jaunas domas. Tie ir neironu savienojumi, kas ļaus radīt oriģinālas, radošas idejas. Tie ir arī tādi neironu savienojumi, kas ļaus izmainīt savus uzvedības paternus, tikt galā ar dažādām mentālām traumām, ar kaut kādām pārliecībām, kas jums vairs nekalpo. Ļaujiet, lai visa smadziņu garoza šobrīd izgaismojas, gluži tāpat kā ir redzamas pilsētas, lidojot ar lidmašīnu un tuvojoties tām naktī. Tikai šajā gadījumā jums visa smadziņu garoza mirt zilās krāsās, nevis dzeltenās, un ir ļoti spoži un pārliecinoši. Ieraugiet, kā tas ir ieslēgt sevī trešo aci, kas piepilda jūsu mentālo centru ar tām pārliecībām, ar tām zināšanām, ar tām gaišredzības idejām, kas jums nāk par labu, lai dzīvotu harmoniski, lai palīdzētu tuviniekiem, lai rūpīgāk, smalkāk sajustu dabu, sajustu garus, sajustu citas dvēseles. Milzīga, skaista, mirdzoša mentālā karte, kas turpmāk ļaus dzīvot saskaņā ar īstajām zināšanām, patiesajām zināšanām, kas pie jums atnāk saslēdzoties ar savu augstāko es un radītāju.